Tas jautājums ir, ko jūs varētu tai publikai pateikt. Ar efektivitāti viss kārtībā, par to neusticības nav ministram. Ar kaut kādiem tur vēl citiem jautājumiem, nerealizētām reformām, tur nav neusticības ministram. Vienkārši nedod naudu algām. Ja? Nu, negluži atbilstoši tām veselības pamatnostādnēm uz 2026. gadu tam finansējumam vajadzētu papildus 650 miljonus. Tas ir fakts. Bija, kā teikt, vēlme, lai ministrs tomēr iestājas par savu nozari. Par necīnīšanos neusticību. Jā, par necīnīšanos. Ja jums rīt atnāks rīt viens pacients uz slimnīcu, un viņš jums prasīs šo pašu jautājumu, par necīnīšanos neusticamies ministram. Principā, jā. Ko viņam vajadz izdarīt? Ziniet, es man gribās teikt, to veselības teātru skatos vairākas 10 gadus. Sejas mainās, bet veselības aprūpē nekas nenotiek. Es esmu ārste, bet drīz es varētu būt arī paciente. Jautājums, kas mani nākotnē ārstēs? Nu, ko jūs liekat pretī? Necīnījās pietiekami? Kā man vajadzētu cīnīties? Tad man jākliedz ministrs kabinētā, lai jūs redzat, kā es runāju. Mums bija vairākas tikšanas ar Finanšu ministrijā. Mums ir konkrētu fiskāla telpa, ko Finanšu ministrija man parāda priekšā. Tas ir 150 miljoni eiro, kur ir nepieciešama dod pabalstiem mammas, piemēram, ir jādod bērniem. Vai no tā izriet, ka ja nav vairāk onkoloģijai un retām slimībām un vēl kaut kam, tas nozīmē, ka tur situācija pasliktināsies nākamgad. Ja nav algām tādas summas, tad ar kadriem būs lielākas problēmas un lielāka riska. Jautājums, jā vai nē? Nē, jautājums ir tāds. Nebūs. Katru gadu mums ir vairāk pacienti. Noteikti ir grūtāk. Tātad būs sliktāk? Nē, es ceru, ka nebūs sliktāk, Jūs cerat? Bet mēs mēģināsim to 34 miljonu eiro, mēs mēģināsim to naudu kaut kādā veidā, lai mēs varam izdzīvot.